Tad mēs atrodamies unikālā vietā, kur mēs redzam dabas fenomenu. Jūs redzat, ka krāsa ir zila. Viņa ir tiešām zila. Dažādos toņos zila. Kā viņa ir radusies, vēl joprojām neviens nezina. Atskaņa zila un nezina. Nē, Robert, izvērās, ka ienākot kaut kāds strauta ūdens, sajācās kopā ar glīšuru ledājs. Ledāju ūdeni, kurš ir pilnīgi pelāks un tāds šokolāds pienīgs, teiksim tā. Un viņš sajācās rekur, un tu tur ir visāda toņu zils. Mūsu Džekas kaimiņš teica, ka viņš ir vienkārši zils. Es viņam saku, tur ir dažādi zils. Tātad kārtējs pierādījums tam, ka Džeki uztver krāsas savādāk nekā meitenes. Tātad mūsu mērķis šodien ir Detafos. Mēs nācām pa Melno. Esam pusceļā līdz, neesam pusceļā, pāris kilometri palikuši. Mēs esam norāpušies lejā no turienes, jā. Esam izmetuši līkumiņu smuku. Ejam pa Melno trasi. Agnes var komentēt, cik sarežģīti viņi ir un bīstama. Bija viens kritiens, ja tas ir ļoti nopietni, ja trasa ir melna, tad lūdzu apsveriet savas spējas. Nē, patiesībā melnā trasa šeit, nu nevajag nekādas virves, nekādas sistēmas, neko tādu nevajag. Vienkārši pāris akmens nogrūmi, bišķiņ augšā, bišķiņ lejā jāpastaigā. Un tad forša pastaiga. Jā. So far. Bet ja tas būtu garākā posmē, tu visu dienu tā iet, tu šeit sajust. Tad pakrist uz kādu akmens. Bet šobrīd ir tā baigi forši. Ir rakstīts, ka šis ir skaistākais posms, ejot no Ausbirgas uz Detafosu, tā kā to mēs izbaudam šobrīd. Iesim tālāk, var tālumā redzēt, ir dūmiņi, Migliņa, tur ir vēl viens maziņš ūdenskritumiņš, bet tur var būt taps reportāža nākamā, jo tur mums būs laikam kafijas pauzīt, tējas pauze, jā. Drīzāk tāda atpūtiņa. Bet ir smuki 6 kilometriņi, maršrutiņš foršs. Vakarā, lēnā garā, pulkstens ir 8. 8 mums ir, jā. Diena ir jauka, priekš hikinga īstenībā ļoti forši, saulīt nespīd, nav karsti, ir pietiekami normāli. Vienu brīdi pat paliek pārāk karsti. Jā. Es sapratu tikko to, ka mums būs jāšķērso šitā pārējuši nogrūmi. Jep. Tur būs melnā trasa. Ļoti īsā posmā, bet jā. Tā kā galvenais nenonāk tintē iekšā. Galvenais nenocieši. Ja esat Valmierā, dodaties uz tinti, bet šeit mēs tintē negribam nonākt. Pareizajā tintē trāpam iekšā. Sveiciens Jancim droši vien un valmieriešiem Jantim. Labi, mēs gan jau vēl uzfilmēsim kādu reportāžu. Jā. Labi, see you later, See you later, alligator. Tad mēs smējāmies, ka nav nekur melnās trases. Man liekas, ka viņi sākās tieši tagad, jo mums ir jāmanevrē pa šādiem te akmeņiem. Es tagad centīšos prātīgi ar vienu roku. Un te tev nu bija. Nē. Te tev nu bija. Viegli. Oj, gribam grūtāk. Paskat, kur esam reku Santi jau tur ir tikusi. Es tīt arī tikšu. Un tā ir paša Santi, kā tā tur iet. Jā. Nā, ne? Jo tā ir rekur ūdens mums visapkārt ir. Un tā, mēs ejam Detafosu. Rekur aiz akmens ir paslēpies īsts islandietis. Tur tāds, var redzēt pēc džempera. Un tā, labi, tad līdz nākamajai reizei. Hasta la vista. Viss baigi skaisti. Mums ir zaļa. Fauna. Santa. Nekādreiz ir dubultos mazgulus. Santa vilks basas kājas. Un kaimiņš darīšu tieši to pašu. Hei, Gumī. Jā. Iemācījās vienu vārdu. Tātad šeit notiek mums izģērbšanās. Santa būs pirmais upuris, kas mēģinās veikt šo smago disciplīnu. Tas ir nav pārāk dzīves, tiešām biks negrib Iedomājieties, tā ir Īslanda. Ir tiešām vasaras izmet ūdens ir hey, too cold. Šitien ir baigais augstumiņš. Damn it!
Nu jā, un zin kā, tā jautrība. Mēs te baigi priecājāmies par to, cik viegli un tā. Līdz brīdim, kad mēs nokļuvām līdz šai pakājai, kraujai. Un, nu, ko mēs redzam šeit, tur augšā ir virves. Challenge accepted. Redzēsim, kā mums ies. Ka tā nav pēdējā fotoreportāža. Es arī ceru, mēģināsim iemūžināt, tā ka sakojiet līdzi notikumiem. Visu labu. Tātad mūsu kāpiens sākas jau apmēram šeit. Un būs bišķiņi laikam jāiedzen šie jaunieši. Santa, kas no Kolibrī, tu man vienreiz prasīji, vai nejūt ceļus? Zini, sāk just. Mums, kā jau latviešu sievietēm pienāks, sievietes iet pa priekšu, un kaimiņš, kā jau aitu pazinējis, dara tāpat kā aitas. Viņš ir surgalvīgs un iet kā pašam tīk. What did I say? Don't go after me. First rule, don't go after me. Es taču teicu, ka tās latviešu sievietes tādas valdonīgas. And you slow Slavenā virve. Vismaz jāpieskarās viņai. and you slow. Un pēc šī visa kāpiena uz intervijas iespējas ar Santu, kas varonīgi izmantoja virvi. Satev klāt tiem, kas neklausās instrukcijas. Vai ne? Tātad, Santa, Jā. kā tev gāja kāpjot šajā kāpienā? Bija ļoti interesanti. Virve ļoti lieta nodināja. Bija grūti dažās vietās. Višķiņ karstumiņš iekšā ir, adrenalīns ir bijis, tā kā tas ir paši. Jā. Jā. Dosimies tālāk, līdz Zetupasam ir pēc mūsu norādes. Līdz Zetupasam ir 1,1 kilometrs, ir pusstunda. Šobrīd ir 9, pus 10 būsim tur. Pabridīsim tālāk līdz Salfosam. Tas ir vēl kaut kādi 1 ar kāpēkām kilometru attālumā. Un tad atpakaļ stāvvietu, un tad ir rallijs atpakaļ mājās. Bezceļnieku. Agnicei ļoti patika. Viņa var pastāstīt, kā viņa izsvēdījās pa aizmugurējo beņķi, jo nepiesprādzējās. Jā, es uz īsu brīdi, mums bija jāpārbrauc no viena parkinga uz otru. Tad es nepiesprādzējos, un tad es palidoju pa mašīnu bišķiņu. Nu tā. Jā. Labi. Tā kā šis jau ir baigi garais jau. Vidiks. Un tad no šo skatu mēs arī pagaidām beigsim un droši vien tiksimies Detefosā. Tālūk, atā. Tātad, atrodamies pie Eiropas jaudīgākā ūdenskritumā vārdā Detefos. Es ceru, ka jūs kaut ko dzirdat, jo skaņa ir diezgan liela. Te ir Agnese.
Agnes kaut ko ļoti jauku raksta. Agnes, ko tu raksti? Es nevaru vēl teikt, kas ir pārsteigums. Labi, Agnesē ir ļoti liels pārsteigums. To jūs redzēsim droši vien vēlāk. Skaisti jau tie ir, mēs esam slāpis, mēs esam izmirkuši. Agnes teica, ka jūtas tā, kā būtu piečurājis mikses. Nu, jā, sajūtas nav labas, bet nu, mašīna nav tālu, līdz ar to pārāk par to neskatāsimies. Plus vēl mums ir tēja karsta, ko mēs droši vien drīz vien iztukšosim. Tā, baudiet skaistumu, mēs arī pabaudīsim. Kas šķāk man vietas tāds? Selfos. Labi. Bet mēs viņam šeit tas selfos, kas atrodās netālu pie Reikjavikas. Tā kā, jā. Tas ir vienkārši tā smuki. Ļoti skaisti. Man patīk labāk turēt bezpos. Šitais, mēs ir mūsu pēdējais, mums vēl tējas pauze. Vēl tējas pauzēt, jā. Jā. Es gribu mājās. Ir, jā. Tad aizkadra stāsti, jā. Esmu Islandē, esmu izpēc Norvēģijā. Esmu Islandē, nekāds 10 sekundžu likums, jā. Esmu Islandē un ir divas lietas mainījušās manā dzīvē jau šajā laikā. Pirmkārt, šitais melnais, kas man ir rokās, tā ir lakrica. Iedomājieties, lakrica. Un man skatās katrā ielidos viens knisps. Un es ēdu lakricu, viņi reāli manī garšo. Nu, ēdu. Kaimiņš mums bumbas mums ar šitāds nopirka. Nu, tā ir viena lieta. Es vienkārši šokā, ka es viņu ēdu. Otra lieta. Tie, kas man pazīst, zina, ka man ļoti negaršo zaļu tējas. Iedomājieties, es sāku dzert zaļu tējas. Zaļās vienkārši. Un kaut kādā šitā Islanda, es nesaprotu, ko viņi izdara cilvēkiem. Un tā. Un es ēdu zivis, es arī zivis parasti ēdu zivis. Man liekas, tu būsi kādu priecīgu šo vaktu. Un tā. Un šitais tāds viens personiskais ieskats. Viss beidzās šitā filmā. Kas man fascinē šitādās lietās? Patīk tas, ka tev ir jādomā katru soli. Vismaz jāizdomā vēl pāris uz priekšu. Vēlamā gadījumā, protams. Tāda forša trapīta raušais ir. Tā, mammu.